atkārtot, diez vai jums sanāk. Tātad, nekā varēs uzbraukt uz Žīguļu tūliņā. Tiem, kas nav redzējis, kā notiek uzbraukšana uz Žīguļu, vai uzbraukšana Žīgulim, sāk aplaudēt Žīgulim! Nu, mēģinām vēlreiz! Palāk, nesanāca, mēģinām vēlreiz! Žīgulim nav tik viegli uzbraukt, visi mēģina aplaudēt vēlreiz! Otrais iegājiens, kā pareizi uzbraukt Žīgulim. Gandrīz sanāk. Un te jānobraukt, protams, pašāk. No aizmugurs nevar uzbraukt Žīgulim? Vai no Tāniem? Tāniem sūtīgi, laikam. Aizmugurs kāpos ir nedaudz izturīgāk. Tātad, iespējams, ka tur var veiklāk uzbraukt virsū. Skatāmies vēlreiz. Nesanāca. Vai tas bija speciāls? Nākamais iegājiens attiecībā pret Žīguli. Šitais jau sanāk ļoti labi. Tagad jūs saprotiet, kā mēs domāt motoru aizsardz. Tam, lai uzbraukt virsū Žīguli. Un ko? Vēl viens iegājiens. Vēlreiz mēģināt braukt Žīguli virsū. Vēlreiz. Ir labi. Tik vienkārši tas nebūs. Nu, mēģinām visu uzļaut cīmām vēlreiz. Vēlreiz braucam uz Žīguļu. Šo motu liekam malā. Skatāmies, ko var izdarīt ar šitiem močiem pret Žīguli. Ja pret Žīguli ne. Kā īsti ir? Kvadrmetra? Kur atpakaļ? Žīguli atpakaļ. Labi. Līdz ātrējiem grib. Ko mēs varam izdarīt ar kvadru? Nevis ar Žīguli varētu uzņemt filmu. Tagad ķeramies klāt nākamajai tehnikas vienībai. Es saprotu, ka tagad būs vajadzīgs arī meitenes, vai netiks? Ja meitenes vēlāk. Vēlāk. Labi, meitenes vēlāk. No sākuma mocis, meitenes vēlāk. Ja nu kāds, kas ir atbraucis tikko tagad, tad vēl var pārspēt pieteikties šoferu gongai, kuriem nemaldos sekot uzreiz pēc visu šītē pasākumu. To mēs redzēsim, vai ar šo motociklu arī tiks braukt virsū Žīgulim, es pieņemu, ka nē.
Aiziet, aplausi ģīmām! Tagad mēs redzēsim, ko vēl var izdarīt. Juhu! Tagad mums būs vajadzīgs meitēm krāties šur. Viņš tālāk ir līdz tevi. Kur būs meitenēm ir jābūt? Aiziet meitenes trīsiem pašām. Kām jau pāri iebām, viņš ir loģikā, līdz turim būs jāsaka. Padās priekšā. Vai, vai.